Ir 4 likumi izvēloties kaklerotu vai ķēdīti ar piekariņu, un tie ir krāsa, pinums, garums un svars. Šobrīd modē ir daudz slāņainība, respektīvi var vilkt vairākas kaklerotas vienlaicīgi. Mans ieteikums būtu miksēt balto ar sarkano vai balto ar dzelteno. Blakus toņu zeltu labāk nemiksēt savā starpā, jo tas izskatīsies netīrs tonis. Ir ārkārtīgi daudz dažādu pinumu veidu, bet es jums gribu parādīt divus. Vienu pašu veiksmīgāko, manuprāt, un otru, ar kuru vajadzētu tomēr mazliet piedomāt un uzmanīties. Visveiksmīgākais ķēdīšu pinumu veids ir ēnkura pinums. Es saprotu, ka jūs pērkot izstrādājumu nedomājat par to, ka vajadzēs kaut ko remontēt, bet ticiet man, mēs varam viņu pavilkt, pastiept, aizķert, un tad mēs tiekam līdz remontam. Tad šo saremontēt var praktiski vienmēr. Otrs pinums, ko vēlos jums parādīt, ir čūskveida ķēdīte. Ar šo ķēdīti ir jābūt ļoti uzmanīgam, ar viņu var tikai un vienīgi rotāties. Viņa klientiem ļoti patīk, jo viņi atstaro savu mirdzumu. Tomēr, ja veidojās ielocījums, ielūzums, šādu saremontēt nav iespējams. Vēl viens faktors, ko būtu jāņem vērā, jo piekariņš ir lielāks, jo viņš būs garākā ķēdītē un zemāk, un jo piekariņš ir mazāks, liekam to tuvāk sejai. Un ceturtais faktors, ko ņemt vērā, tas ir piekariņa un ķēdītes svars. Vienmēr ņemiet vērā, ka piekariņam ir jābūt vieglākam par pašu ķēdīti. Un tā, dāmas, ārā ir pavasars. Mēs esam novilkuši savus virsdrēbes. Ir laiks akcentēt dekoltē zonu. Izvēlieties sev vispareizāko, visaktuālāko kaklerotu, lai tā pasvītro jūsu stilu un personību.